Sveicināti! Šā gada janvārī atzīmējam 35. gada dienu kopš barikāžu laika. Tolaik šī tautas kustība ļāva aizsargāt atmodas centienus un kalpoja par pamatu sekojušai neatkarības atjaunošanai. Kā toreiz izdevās mobilizēt cilvēkus un resursus trauslā valstiskuma nosargāšanai un kādas mācības un paņēmienas no šī laika varam pārņemt šodien, domājot par visaptvarošu valsts aizsardzību un iespējamu pretošanos ārējiem iebrukumam Latvijā. Par to šodien runāsim ar barikāžu dalībnieku, bijušo Latvijas Tautas frontes Jēkabpils rajona domnieku 56. bataljona zemesardzes virsseržantu un 3 zvaigžņu ordeņa kavalieri Jāni Lācis. Sveicināti, Lāčkungs. Labdien! Nosauc laikam pareizi visus tos jūsu titulus. Tieši tā. Brīnišķīgi. 90. gadā jūs bijāt LTV Latvijas Tautas frontes domnieks Jēkabpils rajonā, attiecīgi tad piedaloties un organizējot šos te barikāžu aizstāvju nogādāšanu un arī tā mūsu militārajā žargonā izsakoties arī dažādu materiālu tehnisko līdzekļu nogādāšanu uz Rīgu, kur tad tālāk tie tika jau likt lietā konkrētu objektu aizsardzībai. Ja mēs tā ņemam kontekstā visu to laiku, okupācijas laiks, aktīva pieņemu arī čekas darbību izsekojot Latvijas Tautas frontes gan aktīvos dalībniekus, gan arī visus tos aktīvistus, kas faktiski atsaucās tieši uz Latvijas Tautas frontes aicinājumu. Uzņēmumi, iestādes, kur rīcībā ir kaut kāda tehnika, celtniecības materiāli, ko var izmantot kā šķēršļus, viss ir faktiski okupācijas varas pārziņā, ar okupācijas varas kontroli. Nav arī nekāda tāda sakara, kā mēs to pazīstam šodien. Kā vispār to izdevās paveikt, izveikt, ar ko jūs sākāt un kāda varbūt tad bija, konkrēti reģionā, Jēkabpils rajonā tā schēma, pēc kuras jūs darbojāties un kā tad tas uzdevums tapa izpildīts? Paldies par uzaicinājumu, kad es varu dalīties ar savu pieredzi un savu domu, jo man personīgais dzīves tāds motīvs ir vienkārši cīnīties un atgūt šo neatkarību, kuru mūs atņēma un okupēja 45. gadā. Lūk, tā bija otrā, faktiski trešā pat okupācija jau pēc, ja mēs skaitām to 41. Jā, bet lūk, no tā paša brīža es savādāk nekad domājis. Un man bija tāpēc arī vieglāk strādāt. Lūk, es arī esmu viens no Tautas frontes dibinātājiem, kurš atbrauc uz Rīgu pie Pētera Jāņā un maksājām savu dalību, ziedojām, un tad mūs uzņēma Tautas fronte, un es jau biju delegāts uz 1. kongresu ar tiesībām, kad man nevajadzēja kaut kur vēl izvēlēt vai apstiprināt, jo es biju dibinātājs. Lūk, un tad arī mani izvēlēja par Tautas frontes Jēkabpils tātad domnieku. Un es biju viens, mums bija rajonā 2 domnieki, un es biju viens no tiem. Lūk, un tas bija tā, kad man bija iespējas visu laiku darboties, jo Tautas frontē bija vadošā loma, kā mēs organizējām arī tātad augstākās padomes vēlēšanas, kuras notika, un pēc tam arī nākošās, un tā tālāk informācija bija mūsu rokās. Praktiski tā ir vadība. Visu laiku mēs tam sekojām. Mēs to zinājām, ir sevišķi tā paudze, kurā es esmu. Mēs jau zinām, tāpēc pieminēju to 45. jo mūs ir nacionāla partizāna pieredze, kā arī man, un tā tālāk. Kas var notikt? Mēs bijām uz to gatavi, mēs zinām, kāda Krievu okupācija nekad nepieļaus Baltijas valstu iziešanu no PSRS sastāva. Miermīlīgā veidā? Nekad. Nekad. Tas jāsaka, Krievijas, kā to teica Pēters I, rubiķ akno v Eiropu. Tas ir caur Latviju. Tad logu cirst. Un tās mēs visu ļoti labi zinām. Tad mēs zinām, ka mums jābūt ir tik gudriem, jāizstrādā tādi strateģiskie plāni un taktiskie, lai pēc mazākām iespējām ciestu iedzīvotāji,
Tā, protams, mēs visi bijām civiliedzīvotāji, ne mūs bija zemesardzes, ne mūs bija bruņoto spēku, kā uz šodienu, un skaits jaunsardzes, ko vakar mēs redzējām, pieņem zvēres. Mēs bijām visi tā tad, iedzīti PSRS sastāvā, Latvijas PSR, iedzīvotāji, tā ir jāsaka, pilsoņi, jā. Lūk, un tad mēs strādājam plānus, mums bija gudras galvas, mums bija daudz gudru cilvēku, tur bija juristi, tur bija dažādi politiķi ar pieredzēm, un tad, lūk, mēs strādājam pie šī X stundas varianta. Kad jūs pie tā sākāt vispār strādāt, teiksim? Tas jau ir konkrēts plāns, faktiski tas nav vairs tikai ar deklaratīviem paziņojumiem, tā ir principā konkrēta, es pat teiktu, operācija. Kad jūs to sākāt strādāt? Vai tas jau bija pēc 90. gada 4. māja? Vai? Tieši tā, jo 90. gadā 4. māja es pats arī apsargāju augstāko padomu ārpusē un vienkārši bloķējām ieejas, kur Interfronte gāzās virsū un ar pārģērbtiem civilās aviācijas tiem studentiem, un kuri mūs tur sita un spārdi ar kājām, lai tiktu iekšā un izjautu šo sēdi. Lūk, un nobalsojamies, dabujām šo neatkarības balsojumu. Un sagaidījām visus laimīgi, ka nāca ārā un, kā saka, sveicinājumi tā tālāk un manifestācija. Un pēc šīs manifestācijas tātad mūsu domniekiem uzreiz tātad tapa sēdes, sapulces, jo mēs to paredzējām un sapratām, tā tas nebūs, nebūs labi, mēs pieņēmām, mēs izstājāmies, bet nekad tas nav vēsturē noticis, ka kādreiz Krievija ir saistījusies un atbildējusi par saviem lēmumiem. Kur tad 22. gada Ļeņina visa deklarācija par to neuzbrukšanu un tā tālāk? Tieši tā, klasiķu vārdiem Otto von Bismarck runājot, kurš līgums, kas parakstīts ar Krieviju, nav pat tā papīra vērts. Tieši tā, un visi Ribbentrop-Molotov un tā tālāk. Un mēs sākām tūlīt jau no neatkarības deklarācijas pasludināšanas gatavoties kaut kam ļoti nopietnam, jo mēs zinājām, tūlīt tajā pašā gadā, jau 23. augusts un tā tālāk, un visi nāk šie pasākumi, kur ir jābūt gatavam. Un tāpēc tā bija tāda ļoti laba pieredze, un tāpēc mēs to risinājām un izgājām uz iedzīvotājiem, katrs pa savu rajonu. Un tāpēc šie domnieki bija, lai informētu uz vietas rajona tautas frontes nodaļas vadītāju. Tālāk tur mums bija sēdes atkal iedzīvotāji, tie, kas bija tautas frontes dalībnieki, biedri, kuri nebija. Mēs aicinājām visus, stāstījām visiem, ko darīt, kādi mūsu lēmumi. Izņemot, mēs nekad neizpaudām tos lēmumus, kas ir pieņemti slepenībā, lai mums ir iespējas tādas, kad kāds, teiksim, no Krievu okupācijas varas čekistiem vai miličiem tā tālāk, lai nevarētu viņus uztvert. Tā ir, kas bija, varēja būt uz papīra uzrakstīts vai noklausīts mutiski, jo telefonu nebija, datoru nebija. Nekā tāda nebija, ko varēja, bet tieši vajag cilvēku noķert, kurš būtu gļēvāks, vai viņu varētu uzpirkt, un viņš varētu izstāstīt to, vai aģents attiecīgi kaut kāds iesūtīt. Jā, nodot tādu informāciju. Lūk, tas bija ļoti sarežģīts un nogurdinošs darbs. Mēs strādājam visu laiku. Okay, jūs minējāt šo te, kad faktiski jau pēc 4. maija tika izstrādāt, sauksim tā šī te operācija, tā sauktā X stundai. Attiecīgi, ņemot, jūs jau arī pats iezīmējāt, patās, kad liela daļa to cilvēku, ar ko jūs strādājāt uz vietas, katrs savā rajonā, savā pašvaldībā, ne visi bija arī aktīvi tautas frontes dalībnieki. Bija arī, kā saka, tādi, kurus varēja pārliecināt, tādi, kurus nevarēja pārliecināt, bet faktiski viss tas tālāk gan personāla, gan materiāla tehniskais resurss, kas būtu jākoncentrē šādam uzdevumam. Tas viss bija atkal jau valsts kontrolētās rokās, okupācijas varas kontrolētās rokās. Kā šis te plāns un kā jūs caur savu darbu risinājāt šo problemātiku? Proti, kā jūs, tad, kad tas plāns bija jāiedarbina dzīvē, kas jau bija iepriekš izstrādāts, kā jūs attiecīgi tad rīkojāties un iedzīvinot? Jo es pieņemu, ka tur nebija jau tā, ka tagad pateica
vīrī esam ar tehniku un vēl kaut ko tur un tur. Es pieņemu, ka tur jau bija arī jāiet pa kaut kādiem uzņēmumiem, iestādēm, jāpārliecina, nezinu, varbūt jādraud kādam. Ja? Kā jūs to darījāt tajā laikā? Jūs pareizi pateicāt, tas bija ļoti sarežģīts uzdevums un vajadzēja strādāt ļoti, ļoti filigranti un psiholoģiski pareizi strādāt ar cilvēku. Tāpēc, kad to no mūsu viedokļa saucāt, tad mums bija jebkurā kolhoza valdē, jebkurā sovhoza pārvaldē vai kādā citā valsts institūcijā, tai pašā valsts milicijā, vai kur mums bija jāiefiltrējas iekšā un jāatrod savi cilvēki, uz kuru mēs varējām paļauties, kuram mēs kaut ko drīkstējām uzticēt un no kura mēs varējām dabūt informāciju. Lūk, tas bija... Aģentu tīkls tātad, ja? Jā, es negribēju varbūt tā piesaukt. Bet tā tas bija. Mēs cīnījāmies par savu taisnību. Tieši tā. Un tas bija mūsu aģentu tīkls. Lūk, jūs to pateicāt, ko es tā varbūt negribēju uzsvērt. Bija tās tīkls, un ja tās tīkls nebūtu, arī viņš visā pasaulē pastāv, un tie cilvēki, kas savu brīvību, demokrātiju grib nosargāt, tad viņam ir par to jācīnās. Un brīvība nav vienreizējs kaut kāds pasākums. Katru dienu mums jācīnās par brīvību, katru dienu viņa mūs jāaizsargā, un tā reizē arī. Un tāda mēs atradām šādas personas, mēs ar viņiem strādājam. Tāda pat bija ļoti labvēlīgi noskaņot kolhozas priekšsēdētāji. Bija lielā agrofirma salā, PSKP 25. kongresa agrofirma. Jā, un tur bija Ludis Skosta, arī augstākā padome, viņš bija deputāts, viņš nobalsoja par neatkarību, un viņu gribēja pierunāt, lai viņš iestājas Interfronte glābšanas komitejā, kas tā reizē veidoja. Rubiks, Ždanoka un kompānija. Tieši tā, visi mūsu nodevēji, mūsu dzimtenes ienaidnieki. Lūk, bet arī Ludis Skosta tajā laikā nobalsoja par neatkarību. Jā, viņi tur sauca par komunistu un tā tālāk. Tur viņš neiesaistījās, lūk, tajā glābšanas komitejā, un viņš tomēr simpatizēja, lūk, par MTO materiālu tehnisko bāzi nodrošinājumu līdzekļiem. Viņš, lūk, ir tāds pat, pierādījums, barikādes. Tā reizē, kad braucam uz barikādēm, mēs jau nezinājām, vai mēs atgriezīsimies kropļi, vai dzīvi, vai koka kastītē, vai vispār neatgriezīsimies. Tā tehnika, kuru mēs atbraucām uz Rīgu, un kur atbrauc arī mēs nezinām, viņu var sadedzināt, viņu var iznīcināt, izšķaidīt ar Krievu tankiem, un viņas vairs nebūs. Galā tur kādam būs jāatbildo. Un tur ir kaut kāds priekšnieks, tas ir kolektīvā saimniecība Latvijas tulkojot, kas atbild par šiem līdzekļiem. Un tā tad tā padome vēl bija stipra. Viņam pieprasīts, kur tu liki un kāpēc tu brauc? Kur ir pavēle vai rīkojumi? Kā minimums tur restas spīdēt. Jā, un ir sevišķi sovhos. Atkal tas ir Krievu vārds, bet tas ir Savetskai Kazjais. Tas bija padomu saimniecība. Lūk, un tā tad tas nebija tik viegli. Bet Ludis Skosta, mēs ar viņu runājam, saka, paklau, vajag. Viņam bija jauns Ikarus, zils, skaists. Pirmoreiz mēs redzējām autobusā mazo smuku televizoriņu iekšā. Viņš saka tā, Jāri, jūs varat man atbraukt, viņu atvilkt, izdauzītiem logiem. Es tik daudz cīnies, lai dabūtu saviem cilvēkiem, izbraukt kultūru, masas pasākumus, kaut kur, lai būtu labāk. Bet viņš saka, labi, tā ir tāda svēta lieta. Es dodu jums šo autobusu. Lūk, un viņš deva šo autobusu. Un tā tad varēja tādus cilvēkus vienkārši arī sarunāt, pierunāt, izskaidrot, un viņi paši jau arī to saprata. Un tāpēc arī kaut vai mūsu tā reizē bija Jēkabpils cukurrūpnīca. Lūk, un cukurrūpnīca, es aizēju pie direktora, mūs jau ir visa kā gana. Katrs no mājām kaut ko paņem līdzi un tā tālāk, bet tomēr tās centrālās vietās, kur ir tās pulcēšanās, vai tur pie tā reiz augstākā padoma, tā ir Saeima, vai tur Doma laukumā, vai jebkurā no vietām centrāla uguns, kur mūsu atbildības Jēkabpils rajona atbildība bija Zaķu sala, televīzijas tornis un arī, kur vajadzēja pa pilsētu. Ir šīs vietas, kur vajag to tēju vārīt, cukuru vajadzētu. Jā, tā, kā man tagad tur izdarīt, viņš tagad, cukuru maisa maksā tik, kā mēs norakstīsim.
Es saku, kungs, atstāsim to jūsu ziņā, bet es saprotu, ka man vajag cukuru. Nu labi, drusciņ pagaidi, es parunāšu ar grāmatvežiem. Vienkārši, teiksim, tas viss tika norakstīts, kā ne tā brāķis, ja ne tā, kaut kā nevienā. Es saku, tā jau tad, man vajag cukuru, es to nevaru atrisināt. Kā jūs to izdarīsiet? Un bez kādām ierunām. Cik vajag tad? Cik tev vajag? Un es mais, tas ir 50 kilogramu fasēdes, tas ir daudz. Kā tev mais? Ko tas ir? Neieši tur nolikt, to taisīt vaļā. Viņš iedeva tik, cik vajag, un ne jau vienu reizi. Tāpat varējām dabūt no gaļas kombināta, un ja es novirzos varbūt no tēmas, jūs pārtrauciet, tad tas ir tāda, tie materiāli, tehniskie līdzekļi un pārtika un tā tālāk. Par tehniku mēs vienojamies ar kolhozu priekšniekiem, kolhozu direktoriem, dažādākām būvu organizācijām, piemēram, mūsu lauku tehnika, kur kādreiz bija mūsu slavenais Dainis Ģēģers, pēc tam lauksaimniecības ministrs. Tad tur tālāk bija Modris Svilis, kurš tieši uz barikādēm deva šos visus rīkojumus kopā ar Dainu Ģēģeri. Visu lauku tehniku, smago, bez kādas ierunas uz Rīgu. Jā, tad lūk pavēra zaļo ceļu. Un tātad mēs to panācām, pārliecinājām, un viņi paši bija tajā noskaņojumā, ka to vajag. Un vienkārši tas risinājās labi. Tā ir reizē sauc MRS, mežrūpniecības saimniecība. Tātad malku taču arī vajadzēja nodrošināt. Ko tad kurināsim? Tātad atkal ejam pie mežrūpniecības saimniecības direktora, runājam, mums vajag malku. Malku pa plecu mēs Rīgu neiznesīsim. Tātad viņi iekrauj ar savu tehniku, viņi ar savu transportu attransportē uz Rīgu šīs malkas un baļķu kravas arī pie ministru kabineta, kur no robežiem to ieiešana iekšā, tas vēl bildēs man arī, kur ir salikts. Un vienkārši šo malku piegādāja. Un arī viņi tika galā. Kur viņi norakstīja, kā viņi norakstīja, tā jau nav vairs mūsu darīšana. Mūsu darīšana bija pārliecināt, organizēt, pierādīt, dabūt, nodrošināt. Tas algoritms ir tā, patina to visu un saliek kopā, tad attiecīgi šis te Latvijas Tautas fronts operācijas plāns, tad attiecīgi Latvijas Tautas fronts pārstāvi veidots, toreiz, laikam, ministru kabinets, ministru padomu, laikam, saucās. Ministru padomu. Godmaņa vadībā, kur attiecīgi, kā jūs teicāt, tika izdots šis zemkopības vai lauksaimniecības ministrijas lēmums, tad attiecīgi, kas deva brīvu vaļu, nosacīti, teiksim, tādu vienkāršāku atbildību uz vietas, kā saka, godiem kolhozu un šo te ar lauksaimniecības misiju saistītajiem uzņēmumiem. Plus vēl, teiksim, šis tas, kā jūs teicāt, šo ietekmes aģentu tīkls, bet, nav noslēpums, ka toreiz arī 80. gadu beigas, 90. gadu pats sākums, tur jau bija arī visādas citādas problēmas. Ja? Mēs par to pašu runājam. Transportēšana, degviela jau bija uz taloniem, es vēl tagad atceros. Tieši tā. Degvielas jau arī nebija, kā jūs to problēmu, tomēr atradāt kaut kādas tās rezerves. Tieši tā, par degvielu tādajā transporta atrada. Tad arī šie uzņēmumi vai organizācijas, kā viņas reiz ir nesaukt kaut ko saukos, vai kas tur bija celtniecības iestādes un pārvaldes un PMK un remonta celtniecības pārvaldes, viņi nodrošināja ar savu benzīnu vai savu dīzeļu degvielu, jo mēs nekādi mūsu, kas tautas frontē bija līdzekļi ziedojumi, ko ziedoja tauta, plus biedru naudas, ko tautas frontes biedri katru mēnesi maksāja. Jā, tas ir vienkārši, tā nauda bija tāpat kā šodien ļoti nepieciešama, bet par šiem transportu un degvielām mūs arī nebija tāda. Tiešām paldies visai latviešu tautai, visai valstī, kura bija par šo neatkarības vilni pašā virsotnē, un viņi darīja visu iespējamo, tikai vajadzēja pareizi organizēt. Un sadalīt, kur ko, lai nav kaut kur, kaut kur ir pārpalikums, kaut kur pietrūks, kaut kā nav, kaut kur ir. Bet tā šī, un tad ir tā pašā, kur jūs teicāt, ja, kā tā X stunda, šis bija ikdienas darbs, ko mēs tagad runājam. Bet X stundai mēs paralēli izstrādājam to variantu, ko mēs darīsim tad,
Lūk, tikpat labi te iebrauc Krievu tanki, vai ne, un visi ložmetēji, un Omanas specvienības, un apšauj tāpat kā tur Rieksiņu nabaga puiku pie augstākās padomes, tur tagad Saimas, ja. Un tur tad mūsu tapa strādāt. Šis X-plāns bija tieši tam ārkārtas situācijai. Kā darīt? Kur pulcēsimies? Kas ar ko sazināsies? Tad bija no mutes mutē, un savādāk varianti nebija. Ja es pateicu tam, viņam bija jānodot tur, tas aizgāja tur, un tas tiešām tik brīnišķīgi, skaisti darbojās. To arī, jā, tāda X stunda šodien kāda ir, jo šodien es pats esmu pēc profesijas elektriķis un zinu, ka man tikai jānoslēdz viens slēdzis, un ar to apstāsies viss, un ar to ir viss cauri. Un šodien ar nevelti tātad, ko Krievi iznīcina? Energo tīklus. Ja, lai visi saltu un būtu badā un augstu un padotos, jā, paši. Un mūs arī iznīcina visu. Ja. Un komunikācijas vēl. Tātad, mums ir jābūt tādam variantam, lai mēs varētu bez nekā. Tā ir mobilo nebija, datoru nebija, nekā nebija, un tā tad no mutes mutē. Es, piemēram, kad arī Jēkabpils rajona padomē notika sēde, tā arī rajona padomes priekšsēdētāja bija Silvija Šimfa, pirmā neatkarības. Ko tad mēs pirms pučā darījām? Mēs jau vairs rajona padomes ēkā, kabinetā sēdes nenoturējām, jo mūsu tad Krustpilī visu lielais garnizons bija, lidotāji, pulks, ja, Baltijas kara apgabals. Tātad mēs vienkārši izbraucām zināmās vietās, pirms sēdes neviens deputāts nezināja, kur sēde notiks. Kāds var izpļāpāties? Vai sievai teiks, sieviņas brauc uz kaimiņu mājām, tur mūs tagad sēde. Nejauši, jā, pasako savam tuviniekam, bet tuviniekam un tas aiziet. Tātad atbrauc visi norādītāji vietā pie rajona padomes īsu brīdi, lai nav pulcēšanās, lai mūs nevar aplenkt un ielenkt pa atsevišķām mašīnām, un pirms tam tik pateic, kurā vietā mēs apstājamies. Un tāpat bija tāds Jānis Bērziņš, arī deputāts, daktars. Lūk, mēs noturējam sēdi, piemēram, tas ļoti man arī bildes ir viņa pagrabā. Lauku mājas, ritīgs, kā laukos veco laiku pagrabs. Ja. Tādēļ, ja mēs varam tur ieskriet, vai tur ir apved ceļi, ja mūs no lielā ceļa, tagad pie mēs dodas tur uzbrukumā, mūs grib arestēt, mūs bija ceļi un takas mežā iekšā, un mēs katrs atsevišķi pazūdam ar iepriekšēju norunu, kur pēc tam mēs satiekamies. Schēma, ja? Barikāžu laikā mūsu atbildības teritorija Zaķu sala. Tāda arī tilti pāri, kur mūsu šoferi mūrnieki nošāva. Ja? Tas bija Vecmilgrāvē gan. Tas ir, pāri tiltiem, kur nāk. Ja, tātad. Un mūsu bija atbildības teritorija tur. Ja, tad. Un kā tagad to paziņot? Tad mūs bija izvietot, piemēram, tagad, kur ir acis, kur vakar notika pasākums, tilta galā. Tur man konkrēti bija viens labs tā laika orientieris, kur piedalījās Latvijas čempionātos un pat izgāja visu savienību. Tātad konkrēti cilvēki Juris Jansons, skolotājs, kurš ļoti labi skrēja, ļoti labi prata orientēties, ļoti prata nodot visu vajadzīgo. Viņš bija sportists orientieris. Tad es viņu nostādīju tajā tilta galā, un viņš pa visu garo tiltu skrēja pāri uz centru, kur tagad ir Strēlnieku tas piemineklis, okupācijas muzeju, un tur bija nākošais postenis, kuram viņam bija ausī jāiečuks to, ko vajadzēja izdarīt. Un tas cilvēks ļoti labi veica šos attālumus. Kā šodien atceros Juri, es piekus grūti, bet un aiziet. Ja? Un tā tas bija nodošana tieši tā. Kaut arī Baltijas ceļš. Ja? Kā tas sākās? Kur ir Tallina, kur ir Viļņa? Visi mēs stājamies un rodas gribot, negribot kaut kādi cilvēku pārpalikumi, kur blīvēs viens otram virsū pāraumi. Citam pašu causī, pasakiet uz igauniešiem vienu soli uz Latvijas pusi. Tad nav savs, un dažu jau praktiski, tas ir interesanti, ātri notiek kaut kādu minūšu laikā ķēde no Igaunijas
Lūk, līdz mums jau mēs stāviem pie ieriķiem konkrēti, kur man arī bija Jēkabpils rajona jānodrošina. Visi padodās. Ja nāk kaut kur no Viļņas, tas signāls, ka tur ir pa daudz vai pa maz, vai mēs ejam uz to pusi vai šo pusi. Ja, tāda, lūk, kā var to nodrošināt bez mobilā. Absolūti, tā teikt, netehnisks risinājums. Kā jūs šoreiz skatāties, teiksim tā, risinot šos te arī pats Zemesardzes dienestā esat šos te visaptvarošos valsts aizsardzības jautājumus. Mums ir, kā saka, kaut kādas tādas mācības, ko no tā visa iekļaut un pārņemt bruņojumā arī šobrīd, rēķinoties ar to, kas viss var notikt. Jūs jau vienkārši arī pieminējāt šo to pašu komunikācijas kanālus, kaut kādas atrunātas savstarpējas darbības. Redzat, teiksim tā, ka mēs varbūt esam, negribētu teikt aiz labas dzīves, bet, teiksim tā, tās tehnoloģiskās attīstības kaut ko vienkārši aizmirsuši no tā jau šobrīd. Paldies, jautājums ir praktiski visu aktuālākais, ko tagad arī šodien vajag un ko jūs šodien man uzdevāt. Tas ir pirmais, kas mums ir jāievēro no visas jau pagātnes, ne tikai no 90. vai 88. vai 89. gada, bet no senas pagātnes. Kaut mana pieredze ir no jau pēdējais, teiksim, man bunkurs, kur iznīcināja 52. gadā. Kā tad notika visa šī saziņa un savstarpēja sazināšanās? Tātad, ja mūs atslēdz visu, mūs nav nekā, bet mūs vajag šo te saziņu. Lai atslēdz, tas nekas. Tātad, no mutes mutē. Nākošais, kad iestājas baltā pēda, ko mēs saucām, tas ir ziema. Ka tu vairs cilvēks nedrīkst iziet, jo čekisti, visi šitie spiegi, okšķeri, kur izsekoja un var noteikt tā tālāk. Tāda bija grūti. Mūs aizgāja viens cilvēks pa priekšu, iemina taku, nāca veseli 20 aiz viņa, pēda pēdā, un pēdējais vilka līdzi žagaru bunti. Un tās pēdas sasmērējās, un ir grūti noteikt, cik ir cilvēku aizgājuši. Un aiziet tur, beigās tas izrādās pie vienas mājas, un tur ir tā žagaru bunti nolikta. Kāpēc ar to vilki? Es bērziem no žagariem sienu slotas. Loģiski. Tālāk. Katrs mežā, tad arī mūs jau putni pazina. Viņš vairs uz mani žagate nežadzināja, zīlīte nečivināja, vairs nebaidies. Mūs bija šī meža smaka, mēs bijām saviem, mēs pratām iet. Tātad, bet ja tik līdz ienāca kāds no mūsu tur čekistiem vai armīniekiem, viņi, protams, gāja ļoti, atvainoju par teicienu, bet tāda bija smirdoši. Mēs jau pa gabalam sajūtām mahorkas, smaku un visu šo te, un arī tad meža dzīvnieki jau cēla trauksmi. Mums bija jāredz, jādzird, jājūt. Tālāk, ja es aizgāju, man vajadzēja arī ļoti daudz, es personīgi to darīju, nodot informāciju. Tad vienkārši tā bija daba. Nolauz egles zars, un egles zars jau tāda augsts kuiņā. Un tad man viņš bija jānoliek ar to, uz kuru pusi jāiet, kuru jāapgriežās, vai tie bija akmentiņi, pieņemsim, vējš to iepūst vai aizpūst, bet visur bija dublējošais vēl. Kas bija jāizdara? Ar to cilvēku, kuram man vajadzēja nodot informāciju, es nekad nedrīkstēju viņu redzēt. Ja tas bija nodots kaut kādā, kaut kāda materiāla akmeņa vai kaut kāda cita veidā, jo tas, zinājām, piemēram, tur pupas vai zirņi, kas bija granātas un kas bija patronas, un visu to mēs jau zinājām. To nevajadzēja teikt, ka tas ir, tas šaujamais. Lūk, un tādā veidā informāciju var nodot, un uz šodienu, ko to vajadzētu? Ja tagad mums ir tā soma, tur ir 72 stundas. Lūk, tas ir arī it kā tā diezgan iemidzinošs. Man ir soma, man mājās stāv,
dzīvoklī. Viss ir kārtībā. Man salikts ir pedantiski pēc saraksta, kā tur ir deklarēts, kam ir jābūt. Bet tagad es esmu vairāk pārbaudījis arī dzīvē, pat cik es esmu aktīvā fāzē, es esmu veterānu apvienības vadītājs, priekšnieks 56. bataljonā, un tātad ar veterāniem arī rīkoju šīs nodarbības un tā tālāk, neatliekamā palīdzība un iztirzāt, ko darīt šādās situācijās. Kas mums jādara? Tātad šī soma, es tagad saku, labi, jūs ziniet? Zinām, jā. Es saku, kas var pateikt? Viņš noskaita perfekti visu, kam tur iekšā jābūt. Labi, es saku, kungi, viss ir kārtībā, bet mēs esam tagad sabraukuši uz sēdi. Nav svarīgi, kurā vietā, vai mēs esam kādā meža sektorā, vai kādā, teiksim, zemesardu telpā, bet tagad paceliet rokas. Patreiz ir, viss ir bloķēts, elektrība atslēgta, Krievi stāv jau kaut kur pie Daugavpils, un neko mēs vairs nevaram, visi veikali slēgt, nekā tev nav. Kur ir tava soma? Kā priekšnieki, kur soma? Mājā! Ar to ir visa atbilde. Ko dod šī soma? Jā, viņa mājā. Labi, es saprotu, katru dienu tu nestaigāsi par ielu tikai ar somu. Ja, tas var būt kaut kāds absurds. Bet viņai jebkurā gadījumā jāatrod tas risinājums, tas var glābt tikai mūsu brīvību, neatkarību un katra individa dzīvību. Un tagad nākošais jautājums, ko tu darīsi un kā tu darīsi? Tev tās somas nav, tā tas ir. Ko? Es saku, kur tu padzersies? Kur tu paēdīsi? Kur tu sasildīsies? Bet kāda jums ir tā sajūta? Faktiski cilvēki sāk izprast šīs lietas un to nozīmi, jo tur kaut kā saka taisīt kaut kādas tas savs sagatavs, vai tomēr vēl aizvien notiek kaut kāda tāda, iespējams, es nezinu, pārāk liela paļaušanās, pārāk liela tāda, tā kā negribētu teikt neveselīga, bet uzticēšanos, un ka kāds kādu izglābs un ka tu, teiksim tā, neattīsti varbūt šīs jūs jau iepriekš aprakstītās, kā saka, manuālās komunikācijas spējas, plus vēl, teiksim tā, kaut kādu savu gatavības kultūru. Kāda jums ir, no tā visa redzējums? Tagad ir uz šodien tā. Tomēr mēs dzīvojam, es teikšu, es esmu sasniedzis to, ko es gribēju. Brīvība ir un viss ir kārtībā, un mēs esam pietiekoši situēti, pietiekoši bagāti ar visu to. Un līdz ar to cilvēks aizgājis citā attīstības fāzē, viņš paļaujās uz visu, aizies veikalu, nopērc un tur ieliet degvielu un nopērc ziepes, zopas. Vienkārši ir. Kā tas var nebūt? Katru dienu. Šķendējamies tajā brīdī, ka kādā veikalā 2 kasēs nojūk banku maksājuma sistēma piekš. Jā. Un tā tad ir ļoti daudzi cilvēki, kas to saprot un ļoti paklausa. Tātad, kā arī mūsu Jēkabpils rajonā, tagad novadā es pārteicos, tātad ir civilā aizsardzība, tātad ir Jēkabpils dome, pašvaldības, kur ir ievēlēta ar priekšsēdētāju, mūsu Raivis Ragainis, lūk, un tad visi... Pieredzējuši jau vairāk kārt darbinot civilo aizsardzības komisiju. Jā, tieši tā. Lūk, un tad visu laiku jau notiek šīs nodarbības. Tur mūsu civilās aizsardzības priekšnieks Ilmārs Luks ir, kurš regulāri organizē skaidrošanās, tikšanās, visa veida par patvērtnēm un tā tālāk. Un šiem cilvēkiem izstāsta, kā tam ir jābūt. Un tomēr cilvēki tic tam un saprot. Un man ļoti patīk, kad daudzreiz nihilisti saka, jaunatni mēs, kad dzīvojam, tā gan tā nebija, un tad bija jau viss savādāk. Jā, tā bija savādāk. Bet cik tagad ir erudīta, gudra jaunatne? Paskatāmies gudrs vēl gudrāks, kaut vai raidījumu. Kad vakar man 22 jaunsargi. Viņi paši plēsās, viņi būtu no Jēkabpils novada, man būtu atbraukt 120, bet man nav tāda tramvaja, ko es varu atbraukt tik daudz. Viņi saprot, viņi zina. Un šie jaunsardzi, kas jau tagad, paldies mūsu bruņotajiem spēkiem, NBS, tāda komandieri mūsu jaunam Kasparam
ģenerālmajoram Kasparam Pudānam, ja? Un zemesardzes komandierim Aivaram Krivko. Viss tāda ir organizēts uz to, lai šos cilvēkus jau no jaunatnes piesaistītu, iesaistītu, arī lai viņš iesaistās valsts aizsardzības likumā. Ja? Par to mums arī vakar vēl mūsu pašu ministrs jau aizsardzības tāda stāstīja. Un jaunieši pieslēdz tam. Un tas ir tas mūsu ietekmes tīkls, ja? Jā. Un tas ir tas mekanisms, kuri uz šo darbojas un to jaunatni māca. Jo jaunatne ir mūsu spogulis. Mūsu spogulis. Jā, tagad arī šodien jūs tagad dodiet informāciju jauniešiem, un viņi tagad ar šo raidījumu arī klausīsies, tāpat viņi kaut ko paņems labu. Un es tā nesteicu un neteikšu, ka jaunatne ir slikta. Katrā formācijā, katrā veidā un vietā ir arī labais un sliktais, kā nakts un diena un tā tālāk. Man visvairāk uztrauc tagad tas, kad tomēr mēs esam lielajiem tiem, tikai tā, saukstot pēdiņās, Krieviem, kam nekad nekā nav gana. Mēs esam pa kājām. Viņi mūs grib samalt un iznīcināt. Un sākas šī drausmīgā dezinformācija, kas tas hibrīd karš. Tas ir visdrausmīgākais, kur cilvēku var pietiekoši viegli ietekmēt ar visādākiem piemēriem. Viņi to pašu Ukrainas kauju izcēlo no citas puses. Es neteikšu nevienu to vārdu, kā tas iet viņu raidījumos, kā sauc Ukrainu tautu un tā tālāk. Un viņi pierāda to, ka tāda Ukraina nekad nav bijusi. Īsāk sakot, teiksim tā, sirdis un prāti. Tur jāsaka tā, viņiem ir bijušas gan kļūdas, gan arī veiksmes stāstī. Diemžēl, bet, kas mums jāņem vērā. Minējāt jau šo informatīvā kara ietekmes operācijas, tādas psiholoģiskās. Tolaik viens no tiem jūsu uzdevumiem bija faktiski šo personālu sagādi. Proti cilvēki, kas tad reāli līdz ar to MTL, kas tur būs savests uz Rīgu, tad sargās tās barikādes. Kā izdevās toreiz bez visiem šiem sakaru līdzekļiem visi saorganizēt tieši tos cilvēkus. Un jau pieminētā jūsu tēze par šīm informācijas operācijām, vai toreiz jau faktiski kaut kādas arī tika vērts pret jums kā rīkotājiem, pats par sevi jau, bet arī pret tiem cilvēkiem, kuri bija gatavi tā kā doties un paklausīt tam aicinājumam uz Rīgu. Proti, kā jums izdevās sakoncentrēt tos personāla resursus, kā pārliecināt cilvēkus un ko toreiz jau darīja Krievi, teiksim tā, lai to visu traucētu? Mūsu Krievi tāda okupanti to visu centās pierādīt, ka mēs esam, tā ir mūsu sauc ņemci, fašisti, Krievu valodā, ka mēs esam dzimtenes nodevēji, bet mana dzimtenes... Klasika, tā teikt, kas saka. Предатель народа. Все, Rodina. Un pret mums vērsās ļoti aši. Tātad arī tas pats laiks, kad augstākā padoma balsoja par neatkarības deklarāciju. Tātad Jāņa stacijā un tā tālāk bija reāli sagatavotie vagoni. Kas nobalsotu negatīvi, tāda mūs sagaidīja jau vagona roku dzelžienu, ko toreizē mūsu izlūkdienas, kas strādāja, to viņi apliecināja, jo tie vagoni tur stāvēja. Tāda mūs jau bija nodrošināts. Un tātad tiem darboņiem, kas mēs jau visi bijām uzskaitē. Pilnīgi, kurš nezināja, ka Jānis Lācis ir Jēkabpils, Tautas fronta domnieks, un ka viņš agresīvi rīkojas pret padomu varu. Un visi bija uzskaitē, visi, ieskaitot arī Godmani un ar goda prātu, tā kā bez mazākā. Ja? Un mūs jau arī dažādi draudējumi pietika. Man arī taireizēm nebija tā telefona, ka neatsūta īziņu vai kā citādi. Man publiski pateica, tev Lācis sen vajadzēja karāties Ormaņkalnu ozolā. Kāpēc tu vēl te esi?
Nu, tas ir vienkārši, ja tagad es pateiktu uz ielas kādam cilvēkam. Tāpat to panti jau varētu dabūt. Tas ir krimināli. Un es noteikti būtu brīvas atņemšana. Labi, viens ir tas saprotams, kad vērsās pret jums kā organizatoriem tieši, bet jūs tālāk strādājāt, jo tad, lai dabūtu šos cilvēkus, kā šis process, teiksim tā, kā jums nācās pārliecināt šos cilvēkus A un B, tad attiecīgi, teiksim tā, kā šis process tika sabotēts no okupācijas režīma. Pārliecināt nav pārāk grūti, bet tas prasīja regulāru darbu. Es, piemēram, braukāju ļoti daudz apkārt par visu savu rajonu. Braucām uz kolhozas sapulcēm, braucām uz mežrūpnieku sapulcēm. Stāstījāt vienkārši, runājāt. Mēs uzstājāmies, stāstījām, kur mūs laida iekšā. Bija daudz arī, kur nelaida iekšā, un tad netraucēt mūsu darbu, bet mēs braucām, stāstījām, pierādījām, norādījām, un cilvēki ļoti arī tairēzē tomēr bija izsaukuši pēc šīs neatkarības, jo, vecā paudze to garš bija sajūtas. Tas drausmīgais apvainojums, izsūtījuma, apšaušana, visas tās deportācijas, kas dzīves bezperspektīva galu galā. Jā, tomēr kaut kur vēsturiski nebija izdzēstas pilnīgi, jo tas laiks vēl nebija tik daudz, kad vairāk 100 gadu un neko vairs nav atmiņu. Un tad šiem cilvēkiem tas atmiņas uzbango, un tie arī jaunākā paudze, kas jau nāca, viņi tomēr to atceras, manu vecotēvu, man tēvu un tā tālāk, un viņi mūs ticēja. Un tas ir galvenais, ka mēs panācām to, ka mums ticēja, un viņi ticēja, un mēs kopā ticējām. Un tagad uz šodien tas pats ir man aicinājums, kad mums jābūt vienotiem, kā vienai dūrei. Un ja mēs būsim vienoti, domāsim vienādi un stipri un neielaidīsim iekšā mūsu šķēlējus, tāpat kā Saeimā tagad ir tādi ļaustītāji, tas ārprāts, kas tur notiek, jā? Es nesaukšu uzvārdu, bet tas būs varbūt nekorekti, bet es vispār to nevaru iedomāties manā valstī, brīvā valstī, kur es vēlēju šo Saeimu, un tagad pēkšņi no Saeimas, kas notiek? Jā. Tā tad bija pretdarbība. Jūs minējāt, ja es pareizi saprotu, tad tas atslēgas vārds visam gan nodrošināt šos līdzekļus, gan pārliecinot cilvēkus braukt, runāšana, teiksim tā, reducējot no tā visa, ja? Tā runāšana, tiešais kontakts ar cilvēku aci pret aci. Ja mēs atkal jau atgriežamies uz mūsdienām, vai šajā komunikācijā ar to cilvēku, neiesim varbūt tādā makro valsts līmenī, bet tajā pašā jūsu Jēkabpils pašvaldībā, vai nav tā, ka mēs šobrīd jau pārāk paļaujamies uz kaut kādiem tehnoloģiskiem risinājumiem, proti, reklāmas internetā, radio, un ka mēs vairs nerunājam. Un, iespējams, tā varbūt ir tā problēma. Un, ja mēs gribam to visaptvarošo valsts aizsardzību nostiprināt un faktiski šos mērķus sasniegt, ka atkal jau atgriežoties pie saknēm, mums būtu jāsāk runāt. Paldies! Jūs aizskārāt tieši to tēmu, kur es kaut kā tagad runājot, vienkārši viņu neaktualizēju, jo tas ir pamats. Tātad cilvēks ar cilvēku, kontakts, tiešā runa un uzruna. Es skatos jums acīs, jūs man skatieties acīs. Pamēģiniet man melot. Es to redzu. Nevajag būt lielam psihologam. Bet, ja ar kaut ko grib vai labu vai kā citādi, tad ar to cilvēku ir jārunā, viņam jāizskaidro. Un mani ļoti uztrauc mākslīgais intelekts. Man uztrauc tālvadība. Man uztrauc attālinātā mācību sistēma izglītības jomā. Tātad mēs vienkārši atraujamies, mūs vairs nav cilvēcīgu attiecību saiknes. Starp mums iegāja iekšā kaut kas mākslīgs, internets, kas mūs atgrūž, atsaldē, un mēs vienkārši vairs nevaram. Un kad viņu satiek sejā, tas cilvēks izskatās savādāks. Un kad viņš runā, viņš nerunā vairs kaut kur caur kaut ko, viņa uzlabotās runas, kad mākslīgais pievienojas vai kā citādi, un vēl izslīpē kaut kādi psihologi un tā tālāk runas, un viņš tikai to dzird. Un tai pašā laikā viņš no šiem pašiem dažādākiem avotiem dzird to mūsu
negatīvo, ko pumpē mūsu ienaidnieks iekšā. Un katrs cilvēks, piedodiet, to jūs ziniet labāk vēl, nav spējīgs izvērtīt, izšķirot, kurš tā nu ir. Kā bija 13. janvāris, barikādes, pavisam nedaudz gadu atpakaļ, kad lūku Krievu čatuškas saucamie, kā saprovicēja uzbrukumu Saeimai. Izdevās. Un tagad arī man tas vienkārši valsts drošībai paldies. Viņi strādā, cepurnos, tur vārdam nav vietas. Un iedīgļos jau neintralizē. Tātad uzdevums ir tāds, lai varētu šos te apslāpēt, atšifrēt jau pašā stādijas sākumā, lai viņš kā vēzis neieiet organismā, dzīvē mūsu un neizplatās. Tur dienas strādā, bet vai šajā gadījumā jūs redzat, ka iespējams, es saku, tās pašas pašvaldības, kas ir tuvāk tam iedzīvotājiem. Ja? Mums ir Latvijas valstī tā problēma, kad ir šis neusticība lielā Saeimai, valdībai. Ja? Nav tas tādēļ, ka vienkārši neprot runāt vairāk? To jau tikko mēs apstiprinājām, tikko iepriekšējā runā, kad nevar teikt, ka nemāk. Cilvēki ir ļoti gudri un viņš prot labi runāt un ir psihologi izglītot. Bet nedarām tad, laikam, vairāk. Ja jūs tā klausos vienkārši, kā jūs toreiz pirms 35 gadiem spējāt pārliecināt šos cilvēkus. Godmans teica, tātad iztrūks šie tiešā saskarsme cilvēks kā cilvēks. Ja atbrauc tagad viens ministrs, vai ministre, vai kāds cits ierēdnis. Un viņš notur lielu kopsapulci, piemēram, Jēkabpils novadā. Mēs sapulcējamies tur vairāk 100 cilvēku. Viņš nolasa to, kas viņam jānolasa, aizver vākus, aiziet. Jeb arī tā notiek kaut kāda digitālā veidā un ir konferences un to cilvēku vispār redzam tikai ekrānā. Tātad, jebkurā gadījumā, jebkuram cilvēkam vajadzīgs ir rokas pieskāriens. Tas ir tikpat kā noglaudīt kaķi. Kāpēc viņu glaudi? Ja? Tad vajadzīgs šis kontakts cilvēkam ar cilvēku. Ja pārtrūks šis cilvēciskais saskarsmes punkts, tad nekad mēs neko nevaram panākt. Nepanāksim, lai cik gudri būtu visi digitalizēts, intelekts un tā tālāk. Tad mums pietrūks tā, ko jau arī jūs man vairāk kārt atgādinājāt par to, kad tā reizē mēs to pateicām un mēs zinājām. Ja man ir šodien jābūt šeit 14. tad nekāda pārzvanīšana nekam man nav, jo tas bija norunāts. Un mēs to pildam, un katrs pilda, un katrs pasaka savam kaimiņam. Un nav tā, ka arī tagad, piemēram, mūs arī no Zemesardzes veterānu apvienības veterāniem, mēs neesam kaujas laukā, mēs esam citā vecuma grupā jau. Mūsu uzdevums ir sekot, novērot, pateikt kaimiņam, bez sakaru līdzekļiem, informēt. Tas jau šodien ar Zemesardze NBS pastāv. Kā būt, ko darīt? Jo pašvaldībai, tātad deputātiem, tā ir mūsu ikdienas politiskā vara. Arī kādā X kara stundas gadījumā viņi nodarbosies ar mūsu Zemesardzes, mūsu bruņoto spēku nodrošinājumu, pārtiku civilu iedzīvotājiem, mūsu karavīriem, NBS-am, būs jācīnās frontē, un katram savs uzdevums. Un tātad šeit ir tā saikne vajadzīga, lai tāda civilu iedzīvotāji pašvaldības būtu visciešākajā kontaktā bez telefoniem, bez šiem te intelektiem, bez kādiem citiem rāciem sakaram, jo tai tantei vai onklim tā māja viņu nav, un viņš arī viņu nesaprot lietot, un kaut dos vislabāko patiesu informāciju, viņš jau pie viņas netiek, tāpēc, ka viņš nesaprot to un nezina. Bet, ja iebrauks mājās, viņa kaimiņš, kuru viņš pazīst, viņš viņu tic tāpat kā toreiz. Ja es tur biju zināms cilvēks, ne jūs tur pirmo dienu iebrauc, neviens man tur neticētu. Viņi redzēja ne tikai manus vārdus, kas klausies manos vārdos, bet darbos. Viņi redzēja manus darbus, kas es esmu un ko es daru. Un viņi tic, un tāpat arī tagad uz šodienu to pielietot. Tātad iebrauc tas cilvēks, tas ir vietējais, nevis atbrauc kaut kas no kaut kurienes. Viņš uzdodas par Latvijas pārstāvi aizstāvi, bet īsti varbūt viņš ir Krievs spiegs. Un mēs dodam viņam informāciju, pārbaudīt to. Nevar. Bet tātad
tiešā sadarbība cilvēkam ar cilvēku, pazīstam un informācijas uzņemšanu, nodošanu. Vairāk runājam, vairāk pazīstam citu, mazāk paļaujamies uz tehniskajiem risinājumiem. Dāmas un kungi, Jānis Lācis, barikāžu dalībnieks, trīszvaigžņu ordeņa kavalieris, Jēkabpils zemesardzes 56. bataljona atvaļinātais virsseržants, veterānu apvienības vadītājs. Paldies, ka atnācāt, paldies, ka dalījāties savās atmiņās, un es domāju, ka tas, ko mēs varam ar jums novēlēt arī, teiksim, tā mūsu skatītājiem, ir tad vairāk runājam, vairāk pazīstam savus kaimiņus, vairāk veicam šo tiešo komunikāciju. Un atceramies, ka nevienmēr paļauties tikai un vienīgi uz tehnoloģijām, un tad arī viss mums izdosies. Paldies, ka atnācāt, un lai jums veicās, un paldies par jūsu dienestu un jūsu sniegumu valsts vadā. Paldies! Un es aizvien domāju, kad es varbūt varēju izdarīt vēl vairāk nekā līdz šim. Gods kalpot Latvijai! Paldies! Paldies, kungi!